viss, ja? Dāmas un kungi, lūk, Klāls Pabulnieks. Šeit man jāatzīst, ka pazīstu diezgan daudz, kas spēlē pušmos instruments. Tas tāds joks ir pa klarneti, kad klarneti ir pušmēs instruments, kurš vienādi skan gan virs, gan zem ūdens. Viņam tā skaņa nemainās. Tāds pats ir fagots, viskārtībā. Lūk, bet es tev gribēju jautāt par tādu lietu, kad Latvijā, lūk, pazīstams dziedātājs, kurš no Jelgavas prot spēlēt klarneti. Un es tev došu tagad atbilžu variants. Jelgava, ja? Kas tur ir smieklīgs? Jelgava, nekas smieklīgs nav. Lūk, Renārs Kaupers ir, Jelgavnieks ir, pazīstams dziedātājs ir, Liena Šomase ir, viss bez komentāru. Tālāk, Žoržs Siksna. Lūk, 3, kad teikt, klarnetes pavēlnieki Jelgavā. Bet kurš no viņiem? Te viss lūdzam. Ja godīgi saku, nav ne mazāk. Es tev tagad tā, es vēlreiz tev teikšu tā. Ja tev nav ne mazākā nojausmas, tad jautājums klausies, kurš Latvijā pazīstams dziedātājs? Liena Šomase. Mēs izturīpojam, jo viņi ir dziedātāji, ja? Tālāk. Viņa ir no Valmieras. Jelgavnieks, Renārs Kaupers, tu spēj iedomāties kaut kādu super prāta vērtas dziesmu un 20 minūšu klarnetes solo. Nav dzirdēts. Es arī nespēju iedomāties. Un pēdējais vīrs, kurš var iebāzt klarneti vai no bikšu starā, vai no aiz rokas. Žoržs Siksna, tas varētu būt. Droši vien. Pilnīgi pareizi, Žoržs Siksna, Jelgavnieks, paldies! Tas bija Klāls Pabulnieks. Nu tagad visi tie pēcceļi, visi vēli ies prom, paldies! Kā nākamo aicinu